ir pienācis laiks ievākt rudens ražu. Pirmie ies kartupeļi, un no viņiem tiks vārīta zupiņa. Kartupeļi ir agrie, maziņš pleķītis. Te ir mazs pleķītis, kaut kur metrs uz pusotru. Redzēsim, cik vēl raža būs no viņa. Izdarīju kļūdu, ka nerošināju viņus. Viņi auga diezgan cietā augsnē. Viņus vajadzēja rošināt un vairāk augsnes pavirsu vajadzēja, lai viņiem ir kur augt. Bet nu nekas, no kļūdām saka, ka mācās. Kartupeļi man šeit ir dažādi, no dažādām šķirnēm. Nu, var sakot, kādus veikalā nopirku, tas sazaļoja, tādus iestādīju. Un tagad mēs redzēsim, ka tas te ir vairāk izaudzis, vairāk vai mazāk. Bet laksti ir jau nopūši, ilgāk vairs nevar vilkt. Lai gan ir vēl tikai augusts, augusta vidus. Atceros laikus, kad pie mammas rakām kartupeļus vai solhoza laukā. Jā, bija tādi laiki, kad vajadzēja bez maksas strādāt skolniekiem, studentiem. Par pusdienām, labākajā gadījumā. Nu ko. Tie kartupeļi, kuri agrāk iestādīti, ir novākti. Te mēs iesēsim radīsus, lai aug otrā raža. Radīsiem kartupeļus nevirbas it kā nekaitē, tā ka mēs varam droši te iesēt radīsus. Mums saimniecībā ne tikai kartupeļi ir, mums ir arī šitāds te skaistums. Te vēl tikai bries, jau ir. Mums ir arī gurķiši. Parīt marinēsim. Viss notiek. Nu, tā kā spainis mums ir 15 litru, tātad var teikt, ka 10 litru spainis ar kaudzi no 1,5 kvadrātmetra. Uzrakstiet komentāros, tas ir daudz vai maz.